Mēs esam testējuši arī gandrīz uz ielas. Jā. Tas bija, man liekas, izstādes atklāšanā. Ernests rādīja kaut kādam māksliniekam spēli, jo vienkārši, lai redzētu, vai viņš var saprast, kas notiek. Paveicās varbūt tās tajā, ka mēs uzminējām kaut kādu vajadzību pēc šādas detektīvu spēles. Mūsu mērķis bija radīt spēlētājiem sajūtu, ka viņš ir tas, kurš izdomā lietas. Un spēlēšanas process galvenokārt notiek cilvēkam galvā. Fundamentālais pamatmērķis bija izraisīt tādu sajūtu. Mums īstenībā patīk atrisināt problēmas. Dzīvē tās problēmas bieži vien īstenībā nepatīkamas. Saplīs kanalizācija, aplūdes pods, ja? Tā nav tā sajūta, te pārņem. Daudz sajūta droši vien ir tā kā, vēl šī lieta, ja? Un spēles, man liekas, piedāvā tādu strukturētāku formu. Un es domāju, ka tas ir kaut kāds viens no iemesliem, kāpēc cilvēki aizraujās ar spēlēm. Bijuši mūžīgi tēma par, to, vai spēles padara bērnus vardarbīgus. Jā. Es teiktu, ka spēles ir spēcīgs instruments, bet viņu var pavērst dažādos virzienos. Šodien mēs runājam kopā ar Andreju Kļaviņu, kas kopā ar savu brāli Ernestu ir uzprojektējis jaunu datorspēli vārdā The Case of the Golden Idol. Mēs šodien pārspriežam par kā būt labam vadītājam jaunā startupā, kāpēc viņam patīk skriet apkārt mežam kā elfam, un atgādina mums, ka mēs jebkurā dzīves brīdī varam pagriezt virzienu un nomainīt mūsu karjeras virzienu. Tā kā skatieties, klausieties un izbaudat. Šī ir ļoti interesanta saruna kopā ar Andreju Kļaviņu. Tad tev ir viens gadīgs bērns mājās, ja? Jā, 1 gads un 1 mēnesis. Wow! 13 mēneši. Jā. Tā jau vecāki visu laiku saka pa mēnešiem, nevis pa gadiem. Jā, tev tā kā tu sākumā skaiti tikai mēnešus, un tad es esmu tajā posmā, kad es domāju, vai es saku 1 gads un 1 mēnesis vai 13 mēneši. Jā. Jā, jo tie bērni tā, izaug tik strauji tajos mēnešos, vai ne, kad 16 mēneši ir tik daudz savādāk nekā kur 13 mēneši, vai ne? Vai nav tāda liela atšķirība? Man liekas, ka ir. Man liekas, tu tā kā izēji tādu tā kā intensīvo kursu bērnu attīstībā. Es biju pagājušajā nedēļā pie ģimenes ārsta, es ieraudzīju maziņu bērniņu. Es teicu tai mammai, 3 mēneši. Viņa teica, jā. Wow. Un es biju tāds, jā. Tev jauna prasme atpazīt, cik bērnam ir mēneši, jā? Jā, es viņu tagad visu kaut ko izmēģināšu. Jā, un ko viņa, kā viņus sauc? Jā, tā ir Emīlija. Emīlija, ko Emīlija tagad mācās? Kādā stadijā viņa ir? Viņas tāds mans specifiskais salīdzinājums ir spēļu žanrs, kurš saucās tā kā lavīšanās spēles, kur tu tā kā ielavies ienaidnieku bāzē garām sargiem, jā, kur tā kā patrulē pa gaitaņiem šo. Emīlija tā kā šāds sargs, jā, viņa pašlaik patrulē pa istabām, tā kā visu laiku cauri šo, viņa staigā. Viņa skatās, viņa grib zināt, kas notiek katrā istabā, jā? Es nezinu, varbūt. Mums bija Ziemassvētku pasākums pie Radījuma Līgatnē, un viņa tā kā vienkārši non-stop apstaigāja visas 3 istabas, un atkal apstaigāja, un es tā kā viņai tikai staigāju no aizmugures. Man patīk, kā tu apraksturo bērnu kustības tā kā no spēļu dizaineru perspektīvu. Tad tu esi, jā, spēļu dizainers, jā? Vai tā tu sevi sauktu? Jā. Un tu esi uztaisījis jauno The Case of the Golden Idol kopā ar tavu brāli Ernestu Kļaviņu, jā? Pareizi, jā. Jā, kas iznāca pagājušajā gadā, 2023. gadā. Otrajā. Ups, pārteicos. Jā, vai tu vari pastāstīt vairāk par to spēli? Jā. Tad, ja man būtu jāraksturo viņa, tā ir spēle, kurā tu izmeklē 12 slepkavības. Katrs šis slepkavības scenārijs sastāv no tādas tā kā, kaut kādā ziņā tā kā laikā iesaldētas ainiņas, 2 dimensiju, proti plakans. Piemēram, pati pirmā aina, ko tad spēlē, ir, ka viens cilvēks nogrūž otru cilvēku no klints. Tas ir tas moments, ko tu ieraugi pēkšņi, un tu vari visu kaut ko izpētīt tajā ainā. Tu vari
uzklikšķināt uz cilvēku un pastīties, kas viņam ir kabatās, izlasīt dokumentus, kas viņam ir, vai kādas mantas viņam ir. Visu kaut ko var šādi apskatīt, un tad tev spēlē uzdod tāds jautājums vai mīklas, kur tā centrālā mīkla ir teksts, teiksim, šajā gadījumā tāds un tāds nogrūda tādu un tādu no klints tādā vietā. Un tev vajag šīs tukšās vietas aizpildīt, un tad tev ir jāizdomā, kurš cilvēks ir kurš. Tā ir detektīva spēle, ja? Jā, tā ir tāda tīrā detektīva pieredze. Detektīva pieredze ziņā, ka mūsu mērķis bija taisot šo spēli, radīt spēlētājiem sajūtu, ka viņš ir tas, kurš izdomā lietas. Jo detektīvu žanrā bieži vien ir filmas par detektīviem, tā kā, nezinu, Herkules Poirot, teiksim, klasiski. Bet tu jau patiesībā nekādus noziegumus neatrisini. Tu skaties, kā viņš to izdara, un viņš bieži vien to izdara negodīgos veidos, jo viņam ir informācijas, kas tev nav. Tu domā, es nedarītu tā pats? Jā, tu pat nevarētu. Vai arī seriālos arī līdzīgi tev varbūt tās nav visa tā informācija. Tu esi vairāk tāds tā kā skatītājs. Un šeit tu tiešām pieliec to roku, lai tu pats saproti, ka tev ir tā brīvā free will, ka tu vari izvēlēties, kā tas... ne jau free will, bet tev pašam jālieto savu prātu, lai atrisinātu katru šo scenāriju. Jā, precīzi. Tā ir savā ziņā tā spēļu, kā tāda interaktīvā mēdīja īpašība, ka... Filma notiek uz priekšu, pat tad, ja tu viņu neskaties vai nesaproti, kas viņā notiekās, bet spēlē apstājas, ja tu viņā kaut ko neieguldi no sevis. Tāda, interaktīvā spēle. Wow, es tā sāku domāt par visādām citām spēlēm, un viņas ir, ļoti ieguldīt daudz naudu tajās lielajās spēlēs, tur ļoti daudz profesionāli pielikuši roku, un viņi tā kā ievelk... tevi iekšā tajā spēlē, ja? Tu ieej tajā pasaulē. Bet kaut kā šī te spēle, kā tu esi apraksturojis un ko es esmu tā kā iemācījusies, ir ka viņi tā spēle vienkārši iedod to kaut kām to melnrakstu, un tad tev pašam jāveido sava iedoma par to visu. Tā kā nevis, ka tu ieej tajā pasaulē, ka viss ir izdomāts jau, bet tev ir jādomā. Šis ir ļoti trāpīgs salīdzinājums. Jo tas, ko tu saki precīzi, ir tas, kas notiek mūsu spēlē. Tas ir gameplay, jeb spēlēšanas process. Un spēlēšanas process mūsu spēlē galvenokārt notiek cilvēkam galvā. Kas mums bija liela problēma, jo tad, kad mēs uztaisījām viņas tādu kā demonstrācijas versiju, tad tu mēģini kaut kā tagad saprast, vai kādu šādu spēli vispār interesē, vai tur ir potenciāls. Un ir ļoti grūti nokomunicēt, par ko šī spēle ir mūsdienu tādā sociālo mediju pasaulē. Tu komunicē ar kaut ko var saprast 3 sekundēs, jā? Jā, bet tur ir tik daudz vairāk, tas zemteksts, jā. Tu tā domā to? Jā, tā kā lai es uztaisu gifu par šo spēli, par to, kā atrisināt noziegumu, kurš būs 3 sekundes garš. Jā, jo tu paskaties to traileri, tu domā, forša spēle, man ļoti patīk vispār tas, es nezinu, vai tajā trailerī tas ir tas pats mūziķis, kas ir uztaisījis to spēli, bet tas man tā kā riktīgi ievilk tādu savilkumu un tādu, kas tur notiks, uzreiz tā kā bija ievilkt tajā visā. Un par to mēs arī parunāsim, jo es zinu, ka viņš ir no Ukrainas. Jā, tajā trailerī tu tā kā skaties to traileri un domā, labi, forši tā kā spēlīt, bet tā kā palas to, kas tur tiešām ir ieguldīts un cik daudz darba tur arī ir bijis. Tā kā tas tiešām nav vienkārši, arī ja viņi izskatās kā vienkārša spēle, tu zini, tur tā kā click and drop to, lai tu varētu saprast, kas notiek ar tiem characters. Tēliem, kas notiek ar tiem tēliem, tev tā kā ir jāuzmin to visu by clicking and dropping, tā kā tajā pareizajā vietā. Šis cilvēks nomira, sadedzinot savu galvu un nolecot no klints, jā.
Bet man ļoti, ļoti, ļoti interesēja tas, ka jums bija tas narratīvs, kas arī gāja cauri tajām 11 nāvēm, jā. Un ka tas arī savilka to visu kopā, ka tie ir tie 13, ne, cik 11? Jā, tie puzļi. 12 formāli, jā. Svarīga informācija. 12 puzļi, bet viņi ir savā veidā tā kā, individuāli, bet viņi nav, viņi ir daļa no tā kolektīva. Jā, tas bija super būtiski. Mēs tā kā zinājām, ka tas ir tas, kā mēs gribam veidot spēli, ka viņai ir vienots stāsts, bet tas ir tā, ir tāds spēļu izstrādē termins tā kā lipīgums, jeb tā kā retention, proti, cik ļoti spēlētājs ir gatavs veltīt šim uzmanību. Un tādi tā kā sākumā mums ir ļoti, ļoti īsi, ļoti vienkārši scenāriji, kurus ir viegli atrisināt, un viņi izskatās diezgan individuāli. Un tas nodrošina tā saucamo īstermiņa lipīgumu, proti, man kaut ko izdevās atrisināt, labi, es gribu vēl paturpināt, man ir interesanti. Jā, bet tad ap 2. vai 3. scenāriju tu pēkšņi saproti, tas nav individuāls scenāriji, tur ir saistības, tur atkārtojās cilvēku uzvārdi, tur ir kaut kas vairāk apakšā, un tas izveido to ilgtermiņa lipīgumu, ka tu jau sāc galvā tagad tā kā prātot, kas te īsti notiekās. Wow! Tāda psiholoģija tiešām esi tā kā ielicis kopā. Jo to var redzēt arī sociālajā mēdījā, ka tev, piemēram, TikTokā tie rīli, jā, tev ir jāuzķer tā uzmanība uzreiz, un arī kaut kā jāpavedina, ka tur ir tas stāsts kaut kāds apakšā. Un tā tu arī nostājas tādu labu rīlu. Tas arī notiek ar publiskām runām, vai ne? Arī. Un tu arī pats tā kā taisi runas. Esi lektors? Jā. Lektors, jā. Tur Rizebā vai Raizebā, kā sauc Rizebā? Rizebā, jā. Es kādreiz tur lasīju lekcijas. Aha. O tu kādreiz vairs to nedari? Nē, es šobrīd esmu nolicis malā kādu pasniegšanu. Jo tev ir bērns? Jā. Vai kāpēc? Nē, tāpēc, ka ir bērns un jātaisa spēles. Tagad tev jaunā profesija. Bet tu esi ļoti daudz vispār izdarījis savā dzīvē, kā es skatījos LinkedInā, tev visādas, tik daudz lietas. Lektors, spēļu dizainers, protams. Tad tu arī kaut ko par kādu traumā. Trauma simulators, jā. Kas tas ir? Un kāpēc? Tas ir arī Latvijā izstrādāts šobrīd tāds ļoti veiksmīgs jaunu uzņēmums startups Exonicus, kurš taisa virtuālās realitātes simulāciju, kuras mērķis ir apmācīt militāros mediķus. Militārajā medicīnā tev ir super būtiski tagad, kādu sašauju, kāds asiņo, tev ir noteikts lietas jāizdara, lai tas cilvēks izdzīvotu, bet dzīvē to trenēties ir grūti, tu tev ir kaut kādas lelles, bet tas nav līdz galam tā kā ticami. Un tad tā ideja ir, tu uzvelc virtuālās brilles, un tu redzi kaut kādu dziesmīgi asiņojošu cilvēku, un tev tu šauj visu, un ir troksnis, un tagad tev jāatcerās, ka tu jāuzliek žņauks, un tu jāpārbauda elpceļu un tādā gadā. Wow! Tu to uzdizainēji. Kā tu piestrādāji pie tā? Ne, es biju konsultants par lietojamību. Tur bija lietotāju interfeisu jādomā, un es mazliet palīdzēju arī šo te mācību scenāriju tā kā vides plānošanām. Tas piemērs būtu tāds, ka, teiksim, ir scenārijs, kurā ir amerikāņiem, viņiem ir programma, kā pareizi apkopt upuri, kurš ir cietis no, teiksim, radiācijas. Un tur ir tā kā speciāla vispār tāda tā kā bāze maza, un tad viņu vajag uzdizainēt. Šeit būs telts, kurā atved helikopters upuri, tad viņam tur jāiet cauri speciālai sienai, tā kā, kur viņi tur visādi nomazgā. Un to vienkārši visu ir tā kā jāizdomā, kā tas atbilst realitātei, bet arī tā kā palīdz to apmācīšanas procesu novadīt. Tu esi speciālists vidē? Kāpēc tu tieši to darīji?
kāpēc tu tieši varēji tā konsultēt par to, tīpaši vidi, es domāju, protams, tur būs telts tur un koks tur, tā kā, izskatās kā realitāte, vai mēs visi to nevarētu tā kā konsultēt? Es neesmu speciālists, tajā, kam tad medicīniski jānotiek, to daļu tā kā izpildīja ārzemju militārie mediķi. Tas, kur man ir pieredze, ir spēles procesa dizainēšanā. Tas salīdzinājums būtu tāds. Spēles, kā es iepriekš minēju, kā interaktīva aktivitāte, viņa pieprasa, ka tu kā spēlētājs visu laiku kaut ko tā kā izdarīji saprātīgu vai jēdzīgu, lai tā spēle varētu turpināties uz priekšu. Tā kā, teiksim, nezinu, ja es futbolā ignorēju bumbu, tad es efektīvi dažreiz nespēlēju futbolu, ja es tur vienkārši stāvu uz laukumu un futbols nenotiek. Digitālo spēļu gadījumā, tev nav skolotāji, kurš ir pateiks, hei, tev šajā spēlē tagad tā kā jāspiež tur, lai notiktu tās, tai spēlē ir pašai jāiemāc tev tas. Tas nozīmē, ka spēles savā ziņā, visas ir bišķiņi tā kā tādi skolotāji, kas ieaicina un iemotivē spēlētāju vispār turpināt spēlēt, kaut ko darīt. Un tas process ir grūts, tā ieaicināšana un iemācīšana. Jo katru spēli tu spēlē mazliet citādāk. Tad, kā es sapratu, lai nebūtu pārāk daudz tādas nepatīkamas lietas, ka kaut kas neiet, ka tev viņa plūst. Jā, protams, es esmu cilvēks, protams, es tagad paņemšu šo dakšu un ieliekšu šo tā kā mutē. Nevis, kad es paņēmu ar kreiso roku to. Bet tas jau ir jēdzīgi, es domāju. Protams, ka tu uztaisītu tādu spēli, kas ir reāla, kā cilvēks to darītu. Vai es nepareizi sapratu? Es pamēģināšu varbūt tādu piemēru minēt. Šīs pašas tā kā virtuālās realitātes spēles gadījumā, tad tev sākās tagad mācību misija, tev pirmā opcija ir, kā tev tiek pateikts, ka tev ir atnācis jauns pacients. Vai tev atskan radio un kāds to pasaka, vai tev atnāk varbūt tās tēls un pasaka to, vai tev parādās teksts uz ekrāna. Ja? Tā kā tev jau ir šādi dažādi lēmumi, un viņiem visiem ir kaut kādi plusi un mīnusi. Pieņemsim, tev tagad atnāca tēls un teica, tu atvests pacients, tu skrien uz saņemšanas vietu. Tagad, kā tu vari zināt, kur tev vispār iet? Jā? Vai tev ir kaut kāda karte, vai varbūt tās tu izēji no telti, izēji zīmīti, teiksim, tu saņemšanas laukums ir pa labi. Vārdu sakot, jebkurā mirklī kaut kā jāsaprot, kā tas spēlētājs progresēs tajā spēlē. Kā viņš neieskries sienā apmulsis. Man uzreiz nāk prātā, tev ir jābūt ļoti labām vizualizācijas spējām. Jā. Lai tu varētu pats tā kā saprast, kas notiek tajā. Jo es nezinu, daudz cilvēki tā kā nespēja vizualizēt, vai viņiem ir vairāk tā kā audio atmiņa vai vairāk uz sajūtām, un tev laikam ir tā ļoti spēcīgā vizualizācijas spējas, lai tu varētu to izdarīt. Varbūt. Tu nezini, kā citādāk būtu. Es tādā video spēlēs, tā kā dažiem vizuālais man ir būtisks. Bet es teiktu, ka man liekas, un tas man šeit ir vispār izglītībā, jebkādā jomā super svarīgi, man liekas šajās spēlēs, tev vajag diezgan labi saprast, cik ļoti daudz ko spēlētājs nezina vai nesaprot. Zini, kā eksperti, viņi jau vairs nenojauš, dažreiz nejūt, ka citi cilvēki nezina visas tās lietas, ko viņi zina. Un tāpēc, un veids, kā to panāc, vienkārši daudz testē. Tu iedod spēlētājiem spēli, un skaties, kas notiekās. Kur viņš tagad? Man centrā ir milzīga poga, un viņš viņu neredz neskādēļ. Viņš viņu nespiež ne par ko. Man īstenībā piemērs maziņš stāsts no šī. Tad mūsu spēlē ir šī aina, kurā ir slepkavība, un tad apakšā ir tāda liela poga, kas tā kā, uz kuras ir uzraksts domāšanas panelis. Un tas otrais ir? Tur ir domāšana un tur ir... ir domāšana un izpētīšana. Jā. Sākotnēji mums nebija tāds pārslēgs, mums bija vienkārši poga uzraksts domāšanas panelis, un tā doma bija, ka, ja tu uzspied šo pogu, tu atver, un tev parādās mīklas,
un tagad tu viņus vari aizpildīt. Un, ja tu negribi to uzspied vēlreiz pogu, aiztais ciet šo mīklu paneli. Un tad aiziet atpakaļ uz to izpētīšanu, kur notiek visa tā nāve. Jā, tieši tā. Un spēlētāji, teiksim, sākumā viņi baidījās spiest to pogu, jo viņi domāja, pagaidi, es neesmu apskatījis pilnīgi visu, es neesmu visu iegaumējis, es uzspiedīšu šo pogu, man sāksies eksāmens, jā, tā kā ceļa atpakaļ vairs nebūs. Un mēs nevarējām iedomāties, ka viņiem būs šāda interpretācija. Jā. Tāpēc mēs ieviesām, ka tas ir tāds kā slēdzis, kurš pārslēdzās, lai tā kā signalizētu, tev ir ceļš atpakaļ, tas nebūs tik traki. Cik skaisti. Wow, nē. Man tā patīk. Bet, jā, tad tev bija daudz jātestē, un tu droši vien tavi draugi bija vai nu baigi priecīgie, vai nu baigi tā kā, beidz, man vairs nepatikš tā spēle. Vai tu vienmēr tā kā jauns cilvēks, tā kā, pajautāji, lai viņi testē, vai vienmēr tos pašus, un ne jau vienmēr tos pašus, vai ne? Tā ir tāda interesanta mūsu spēles. Lai būtu problēma, lai būtu veiksme. Ja tev ir mīkla, tā kā, teiksim, tagad kurš slepkavība, jā, tu viņu nevari testēt vairāk kā vienu reizi uz vienu cilvēku, jo viņš jau zina atrisinājumu. Un tas nozīmē, ka tev tie testētāji, ir tā kā iztērējās strauji, jā. Ja mēs gribam, 10 cilvēkiem notestēt, tad vajag pierunāt 10 draugus. Jā, tev ir tik daudz draugu. Vai tev vajadzēja pierunāt savus skolēnus? Nē, man tobrīd nekāda skolāna nebija, bet mēs atradām gana daudz, jā, man par laimi bija atsaucīgi. No ielas, vai? Mēs esam testējuši arī gandrīz uz ielas. Jā. Tas bija, man liekas, izstādes atklāšanā. Ernests rādīja kaut kādam māksliniekam spēli, jo vienkārši, lai redzētu, vai viņš var saprast, kas notiek. Tā kā cilvēki, kurš vispār nav spēlējis nekādas spēles. Bet šī te spēle ir tieši cilvēkiem, kas nekad nav spēlējuši arī, vai ne? Jo var tā ļoti, ļoti ātri iemācīties. Viņa neprasa nekādas žanriskās priekšzināšanas, jā. Tā kā, jā, es teiktu, īstenībā, jebkurš viņu var paņemt un sākt spēlēt. Angļu valoda vienīgais jāzina. Angļu valoda. Universālā valoda. Un kādiem cilvēkiem tā nepatiktu? Atturās prom? Cilvēkiem, kas grib... Kuriem patīk reakcijas spēles, ja tas ir action spēles. Tā kā, kur tu lec iekšā, tagad tu šauji, tu skrien, lec. Jā, mazāk domāt, vairāk actions, jā. Jā, tā kā tas arī tās ir foršas spēles, bet viņas, piedāvā cita veida emociju. Tas ir labs veids, kā domāt par spēlēm. Varbūt vispār par visādiem, tā kā kultūras objektiem, kāda veida emocijas tu gribi izraisīt cilvēkā. Teiksim, mūsu spēles, tas fundamentālais pamatmērķis bija izraisīt tādu sajūtu. Ja? Tā kā, un tā sajūta nozīmē to, ka tu skaties uz kaut ko, tev rodās ideja, kas šeit ir noticis, tad tu viņu ievadi un redzi, tas nedara, tā kā, kas te notiekās, kā tā var būt, es esmu izdomājis. Un tad tu pamani kaut kādu būtisku detaļu, un tev tā kā pilnīgi transformējās tā interpretācija, un tad tev ir tas... bet izrādās, tas cilvēks nemaz nav šādā veidā šeit ienācis iekšā, viņš to nevarēja izdarīt. Jā, tā kā. Un tā sajūta, pirmkārt, viņa ir ļoti viegli novērojama, bet cilvēks skaļi pasaka, jā. Un es testējot, es viņus skaitīju, tā kā atzīmēju ķeksīšu, 1 2 ļoti labi, jā. Un skaņu arī, cik Es neteiktu, ka bija tik rūpīgs, bet cilvēki ir dažādi galā, kā viņi rēģē. Jā, tas ir tā kā, tu nevari kontrolēt, tas ir, protams, jā. Tā kā, varbūt kāda cilvēka, kas vispār nav ekspresīva, varbūt viņi nedarītu to. Jā, bet neteiksim tādā action spēlē, tu cilvēks ir kaut ko pilnīgi citu, jo viņš tā kā grib tādu, sajūtu, kā viņš ir visus nošāvis ātrāk nekā viņu, jā, tev ir... uz cita veida emocijām tu tēmē. Kāda veida spēles tev vispār patīk spēlēt un kādas tu bērnībā spēlēji? Un kad tu vispār, kurā vecumā tu vispār iesāki ar spēlēm? Mana tāda agrākā atmiņa par interakcijām ar spēlēm ir, man šķiet, kaut kādu 6 vai 7 gadu vecumā, 1. 2. klasē,
Es biju sapazinies ar klases biedru, kam bija kaut kāds aizvēsturisks aparāts, ko pieslēdz pie televizora, un viņā spēles ierakstīts tā kā audio kasetēs. Kas nozīmē, ka tev vajag tā kā tīt to kaseti līdz uzkrāpt to vietu, kur spēle ir. Tas bija kaut kādas pirmās spēles. Un tad mēs spēlējām, tad bija draugiem jau agrīni datori. Tobrīd mēs spēlējām vienkārši visu, kas bija dabūnams, jo ļoti maz, kas bija dabūnams. Bet tā reflektīvi, es teiktu, es spēlējis visu kaut ko. Mani neinteresē sporta spēles, autospēles, tādas, realistiskas simulācijas, kaut kas, ko es īpaši nespēlēju. Manas tādas preferences ir par spēlēm, kurās tu savā ziņā varbūt mazliet līdzīgi mūsējai. Tad man mīļākā spēle saucās Outer Wilds, un tā ir spēle, kurā tu izpēti maziņu tādu saules sistēmu, un tu sākumā vispār nezini, kas notiekās, un tu lēnā garā pamazām uzbūvē izpratni par kaut kādu stāstu, kas šeit ir noticis, un pamazām tev tā kā saslēdzās kopā arī tāda aina. Bet tu vienkārši tā kā ceļoji mazu kosmosa kuģīti un pēti tāda tā kā kosmiskā arheoloģija. Cool. Kāpēc nevar, piemēram, izdarīt kaut kādu baigu sarežģīto matemātikas vai fizikas uzdevumu? Tas jau arī tā kā ievelk tajā pašā tā kā domāšanā, atrisināšanā. Kas ir tik sevišķs par tām spēlēm? Protams, tur ir tas vizuālais, kas tev arī palīdz. Es domāju, ka nereti kaut kādu šādu uzdevumu risināšana var tā kā aizraut cilvēkus arī vairāk. Tā kā es domāju, ka ir... Man īstenībā ir vairāk draugi tieši fiziķi, un, lai viņi labprāt spēlē spēles, zinām mērā tā pati fizika viņus arī interesē un droši vien vairāk. Bet, man viena atbilde, kas man nāk prātā, ir tas, ka, tā mūsu reālā pasaulē, es piešu savādāk, ir tāds spēļu rakstnieks, kam Džesijs Šels, viņam bija tāda definīcija, ka žētāji, kas ir spēle, viņš teica, tas ir tā kā problēmu risināšanā izklaidējošā formā. Jo mēs, kā cilvēki, mums īstenībā patīk atrisināt problēmas. Kā tāda patīkama sajūta. Tu saliec puzlī, un tā kā, tagad tev ir bilde, nevis kaut kāds hauss, laba sajūta. Tā ķeksīts. Bet tā kā dzīvē tās problēmas bieži vien īstenībā diezgan nepatīkamas, besīgas. Tev saplīs kanalizācija, aplūdes pods, Risināsim problēmas. Tā nav tā sajūta, tev pārņem, tev sajūta droši vien ir tā kā, vēl šī lieta, Un plus dzīvē te dosmīgi daudz nenoteiktības. Tas, man liekas, arī ir bieži vien cilvēkiem šoka terapija pārējot no skolas, kas ir tāda ļoti strukturēta vide un varbūt dažreiz tā kā kaitinoši tāda rāmī ielikta. Un tad nonāc pēkšņi, darba vidē un saprot, izrādās visi šie noteikumi ir kaut kā pazuduši un tev neviens nepasaka priekšā, ko darīt tālāk. Viss ir tāds haotiskāks. Un spēles, man liekas, piedāvā tādu, daudz strukturētāku formu, tā kā, te tev ir problēma, tu viņu atrisināji, te tev ir apbalvojums, tu vari justies labāk par sevi, vai, teiksim, tu iemācījies jaunu lietu, tagad tu vari izdarīt šo jauno spēju, tu vari šādi progresēt. Viņa noformē, man liekas, problēmas risināšanu kaut kādā tādā tīkamā veidā. Un es domāju, ka tas ir kaut kāds viens no iemesliem, kāpēc cilvēki aizgraujās ar spēlēm. Tas bija baiglabais. Paldies. Tas bija riktīgs ķeksīts. Wow. Tu tik labi to izskaidroji. Tagad es arī pati. Jo es nekad nespēlēju spēles. Un mums nekad, mani vecāki tā kā, nebūs. Un mums tikai, bija maziņš datoriņš mājās, bet man nekad nebija tā pieredze ar to visu. Un es skatos vispār statistika. 3 biljoni cilvēku uz pasaules spēlē spēles, video spēles. Tā kā tur ir tik daudz cilvēku, kas spēlē spēles. Un, protams,
tagad, kad tu izskaidroji, cik foršas tā spēles, varbūt tad visi pasaules spēles. Ne jau, ka mēs to baigi gribam, ka visi spēlē, bet tas ļoti iekārdinoši arī pateici. Tā kā kāpēc cilvēkam, kuram īsti negribētu spēlēt, kāpēc viņam patikt to darīt? Es gan uzreiz varbūt arī gribu, lai šis nenoformētos, ka es tagad aicinu spēlēt spēles. Es gribu uzreiz piedāvāt tādu tā kā, pretpunktu, kurus teiktu spēles, labi, viens ir bijuši mūžīgi tēma par, teiksim, to, vai spēles padara bērnus, vardarbīgus, jā. Un, cik es zinu, tām īsti pierādījumu nav, bet, kas īstenībā ir pilnīgi skaidrs, spēles var izraisīt atkarību psiholoģisko. Tā kā, ja tev tik nenormāli patīk spēlēt spēles, tā pasaule ir tik aizraujošā, un tur tev ir visa tā atlīdzība, kuras tev dzīvē pietrūks. Tas patiesībā nozīmē, tu distancējies no realitātes, notiek escapisms. Un tagad, tā vietā, lai, meklētu, teiksim, darbu, tu 8 stundas spēlē spēles mājās. Tas var izraisīt daudz arī problēmas. Tā kā, es teiktu, ka spēles ir, powerful, ir tāds kā spēcīgs instruments, bet viņu var pavērst dažādos virzienos. Ko tu iesaki kādam cilvēkam, kas varbūt ir tādā stadijā dzīvē, ka viņš tiešām domā, viss pasaulē man nepatīk un ka man patīk Fortnite vai kaut ko tādu, ko es labāk tur tur dzīvoju nekā ārpusē. Tā kā, vai tu esi bijis tādā posmā savā dzīvē un kā tu tiki ārā, vai arī ko tu iesaki, kas tev ir palīdzējis? Es neesmu bijis tik varbūt trakā posmā, bet es uzskatu, ka man bija kaut kādus, vismaz varbūt 5 gadus tādā, neveselīga varbūt tās atkarība no tādas spēles League of Legends. Tie, kas ieskatītāji, kas zina šo spēli, viņi tā kā sapratīs pilnībā, kāpēc. Jo arī tur var tā kā ļoti tā kompetitīvā spēle, kur tu spēlē 5-5 un apmēram 45 minūtes mačs. Un parasti, teiksim tā, ja tu viņu zaudē, tad tev ir tā sajūta, es tagad nebeigšu uz zaudes, jāspēlē vēl vienu, vai ja tu viņu vinnē, tā kā, cik man labi iet, jāuzspēlē vēl vienu, jā. Wow, jā. Tu ieej tādā bišķiņa ķēdē. Tas, kas man palīdzēja, bija, man liekas, tas man šķiet skaitās vispār visām atkarībām, ka tu nevarēsi tā vienkārši paņemt un apņemties, es tagad nelietošu narkotikas, jā. Tev ir jābūt kaut kādai valīdai alternatīvai, tā kā tev ir jāatrod jauns hobijs, jaunas aktivitātes, tev kaut kā ir mazliet tā kā jāizstāj šis laiks ar citām lietām. Es teiktu, tas ir viens. Un tad 2, tu vari izmantot visādas agresīvākas metodas, kā tu vienkārši padari grūtāku iespēju uzspēlēt šo savu spēli. Kaut kā sev ierobežo to laiku, uzstādi sev kaut kādu limiteri, ka tev dators izslēdzās, teiksim, pēc stundas. Kaut kas tāds. Es teiktu, ka tas viss ir ieradumu menedžments. Jā, kas tev dod to prieku ārpus spēlēm? Kas var aizvietot? Šī pirmā atbilde ir slikta spēle, galda spēles, ja tas ir spēles. Bet tas ir tā kā jau sociālāk. Un man liekas grūtāk kļūt atkarīgam no galda spēlēm, tāpēc, ka tev vajag citus cilvēkus un viņiem. Tad ir komplekts ar citiem atkarībniekiem. Bet, es izšaušu savu eksotiskāko hobiju, ko šobrīd es daļu ļoti maz. Bet kādreiz es to darīju daudz. Kādreiz nodarbojos ar live action role-playing, kas nozīmē, ka es pārģērbjos par elfu un eju mežā ar zobenu cīnīties pret citiem. Viens pat, tā kā tu? Nē. Vai tev tur ir draugi? Tu vajag draugus, jā. Man liekas, ja tad viens pats sauc par šizofrēniju. Bet arī, tas jau arī būtu ok, ja tu aiziet viens pats. Tu vari viens pats pasaulē. Bet nē, super, cool. Jā, tas ir viens veids, kā tu vari iztēlot to spēles vidi tev tieši apkārt.
Tas ir tā kā bērns. Es teikšu, Jā, kā savā bērns ziņā, jā. spēlējās. Jā. Jā, tur ir tāda interesanta. Wow. Kā hobijs viņš ir tāds citādāks tajā, ka tu spēlē citiem cilvēkiem. Jums ir kaut kādi noteikumi spēles, bet viņi ir daudz sociālāka tā aktivitāte. Un viņi, tā ir kaut kāda performance. Ja jūs tagad esat pārģērbušies, tu iedomājies, ka tu esi kaut kāds tēls. Cilvēki dažreiz to raksturojuši, ka tas ir teātris spēlēšana pašiem sev. Jā. Forši. Jā. Un tur ir labs adrenalīns, tā kā, teiksim, tagad tu naktī tur lavies pie kāda uguns, kur ir cauri brikšņiem, lai, nezinu, nozaktu kaut ko ienaidniekiem. Tā kā ļoti interesanti. Tev vajadzēs mani uzaicināt. Ir komūna Latvijā, kas ar to nodarbojas. Kur? Es saku, ir latviešu komūna, kas rīko šādas spēles. Kādas, vai tu vēlies padalīties kādam, kas ir ieinteresēts? Es vēlos, tagad... Kur iet, lai tiktu tādās vietās? Man liekas, vajag Facebookā meklēt vārdu Larpi Latvijā vai Larpi Baltijā. Larpi. Jā, L-A-R-P. Larp. Jā, live action role-playing. Ok. Bet tu jau nevienmēr biji iesaistīts spēlēs. Tu arī esi dibinājis. Dibinājis vēl vienu spēles uzņēmumu, tas ir Next Level. Jā. Tur tu spēles tur taisīji. Bet tad arī bija par izglītības, datu vākšanas izglītībai. Tas ir tavs pats startups, vai tu pievienojies? Es pievienojos. Tas stāsts ir tāds, ka mums bija Next Levels, kurš kaut kādā mirklī efektīvi viņš aizgāja pa burbulīm. Un es jutos tāds ļoti vīlies spēļu nozarē. Jā, man bija sajūta, ka vai es viņu nemāku, vai viņa ir kļuvusi ļoti grūta, ļoti tāda piesātināta konkurences ziņā. Un ka es negribēju ar to nodarboties. Ka tu taisīji tās spēles, bet viņas netika tālu. Tādā veidā? Jā, mums bija uzņēmums, kurš efektīvi darbojās 7 gadus, un tādi pirmie 3 gadi mums bija super veiksmīgi, un tad nākamos 4 mēs pavadījām tā kā taisot projektu pēc projekta, kuri visi izgāzās. Un pēc tā visa kaut kāda pārņēma sajūta, ka neko no šī nesaprotu. Un ka varbūt tās vienkārši, šī nav forša nozare, kurā darboties. Un tad man bija iespēja pievienoties man pazīstamu cilvēku startupam Edurio, kurš nodarbojās izglītības jomu, man sakot, tā kā atgriezeniskās saites vākšana skolās. Instruments, kurš palīdz skolotājiem un direktoriem un vecākiem, labāk saprast, kā skolēni tur jūtās, kas strādā, kas nestrādā. Un tu pielietoji dizaina domāšanu arī tajā pašā, kā tu izveido to pareizo efektīvu datu vākšanu. Tu pielietoji dizaina domāšanu tieši tajā uzņēmumā, vai kā jūs, tavā uzņēmumā, kā darboties ar cilvēkiem, vai tas bija tieši darbā, vai tas bija tieši kā to produktu uztaisīt efektīvāku? Interesantā kārtā atbilde ir jā. Abi varianti. Abi. Tādā ziņā, ka... Ok, cool. Mana tā pozīcija bija produkta menedžeris. Tas ir kāds, kurš tieši vada virs šo vīziju, kam tad jānotiek to. Bet kā jau startupā, tu īstenībā tu visu kaut ko dari. Tu dari ļoti daudz lietas. Cik tur vispār bija cilvēki, kas strādāja? Kad es pievienojos, man liekas, kad 15, 20... Tad jau daudz vispār. Es domāju, starpuzos būtu tikai 5 cilvēki. Startups tas tāds stiepjams jēdziens, jo, kur ir tā robeža? Nezinu, Printful, laikam jau arī definē sevi kā startup, lai gan viņš ir milzīgs, jā. Viņiem tur ir tik daudz strādnieku, jā. Jā,
Bet tad bija kaut kāds pusgads, ko es arī pavadīju tādā tā kā general manager tā kā pozīcijā. Un tad mēs ar pārējiem founderiem, Ernestu un Jāni, tā kā vairāk tieši domājām, kā organizēt uzņēmumu, teiksim, kā nodrošināt, ka visi strādā uz noteiktiem mērķiem, ka visi zina, ko viņiem vajag darīt. Tāpēc, ka tāds skaistais ideāls mazā uzņēmumā, kas arī attiecās šobrīd uz mūsu mazo spēļu studiju, ir, tu gribi uzņēmumu, kurā nevis tagad tu mikromenedžē kaut cilvēku, bet tev ir talantīgi, spējīgi indivīdi, kas paši zina daudz labāk par tevi, kā darīt lietas, bet jūs vienkārši ejiet uz vienu mērķi. Tad tā hierarkija ir tāda plakanāka. Jā. Tas jau tu būvē nākotnes cilvēks, nākotnes attīstītājus, nevis tikai strādnieks, darbiniekus. Jā, precīzi. Tas ir zelts vispār. Kā tev, ja tu varētu tā kā īsi apraksturot, ko tieši cilvēkam ir, kādam darbiniekam vai strādniekam ir jābūt, lai tu pārvērstu viņu no strādnieka uz attīstītāju? Tas ir perfekts jautājums, jo man ir atbildes viņa, tāpēc, ka es kaut kādā vienā konferencē, man liekas, uzstājos tieši ar runu, kurai iespējas bija šāds virsraksts. Iespējams, ka es viņu noskatījos. Jā, ok. Tad es redzu, ka šeit ir noticis. Bet tas bija tik interesanti, ka es visiem citiem gribu arī lai tu arī pastāst viņiem. Es domāju, ka tā centrālā tēze ir tev vajag nodrošināt cilvēkam iespēju kļūdīties un mācīties no tām kļūdām. Respektīvi, ja tu tā kā tikai gribi, lai tagad viņš izpilda šādi, tu neradi tādu labu adaptīvu vidi. Ir tāds termins growth mindset, ja tā kā tas augšanas mindsets, kurā tu nevis tagad baidies kļūdīties, bet esi gatavs eksperimentēt, tu esi gatavs pieiet problēmu risināšanai kreatīvi, vai tu esi gatavs pēkšņi pajautāt, varbūt tā šī nemaz nav problēma, varbūt tās mums vajag paspēt soli atpakaļ. Tā kā, nezinu, tu varētu iztēlēties, ka uzņēmumā ir saruna, kā mums pareizi noformēt mūsu, teiksim, e-maila tā kā jaunumu lapu, jā. Un kāds varētu atnākt jautāt, bet varbūt mums viņi nav vajadzīgi vispār, jā. Varbūt tās tie jaunumi kaut kā citādāk jānodod cilvēkiem. Šāda te iespēja, man liekas, ir būtiska. Paņemam kādu piemēru, jā, jo man liekas, tas arī ir, kā tu komunicē ar saviem darbiniekiem. Piemēram, darbinieks uztaisa kļūdu. Kaut kādu, tādu, kas kaut kā sāp tev. Ka nav tā, pavirši. Kā tu, cilvēks, kurš, vadītājs, kas nav tajā growth mindset, varbūt viņš vēl nezina, kā to darīt. Viņš varbūt pat teiktu, atkal, Un tad tas strādnieks, protams, jūtās ļoti nelabi. Un viņš pat varbūt negrib tā kā pieskarties jaunam uzdevumam, jo viņam tā sāpēja tas. Kā tu varētu komunicēt to labākā veidā, lai vispār viņš tā kā nejūtās, ka viņš nākamreiz pat vēl vairāk grib tā kā censties to paveikt, kaut kādu jaunu sarežģītu uzdevumu? No vienas grāmatiņas, kurā es lasīju tieši par šādām situācijām, kad kāds ir kaut ko sačakarējies un kādēļ visveiklāk to menedžēt, tur tā tēze bija, ka viens tu gribi mazliet demonstrēt tam cilvēkam, ka šī nav tagad apdraudoša situācija. Jo cilvēks ir nobijies, viņš uzreiz kļūst, viņš ieslēdz visus savus aizsargu mehānismus, un tagad viņš īstenībā bišķiņ pārstāja pieņemt ideju, ka varbūt tās tu neesi atnācis viņu izlamāt, bet tevi interesē kaut kādas augstākas lietas. Tu kaut kā mazliet radi brīvāku to atmosfēru, un tad ideālajā gadījumā tu gribētu, lai viņš nonāk pats pie kaut kāda secinājuma. Nevis tu pasaki tagad, šajā vietā, šādā un šādā veidā tu pilnīgi tā kā sačkarējies, bet tu droši vien saki, teiksim, šāds mums bija iznākums, kā tev liekas, kas pie tā noveda? Ja? Tagad veic kaut kādu analīzi, introspekciju, ko mēs varam darīt citādāk, kur mēs pieļāvām kļūdas. Vārds sakot, kaut kā uzvedināt cilvēku, ieraudzīt viņas, noformulēt
Un tad arī tur rodās kaut kāda bišķiņa investīcija pašam tam cilvēkam. Vienkārši pasaka, es tu īstenībā stulbu dokumentāciju uzrakstīju, tad tas cilvēks pats vai mazliet arī tā kā jau būtu motivēts izdarīt labāk nākamreiz. Jā, sāk pats kritiski domāt par pašu savu darbu. Un pats nevis pielāgoties pie kāda cita domām, tu pats sāc domāt par sevi. Jā. Jā. Un patiesībā, man liekas, tāds vispārēji centrālais ļoti labs piemērs ir tā kā, rādīt piemēru. Teiksim, ja tu gribi, lai cilvēki uzņem labāk, teiksim, kritisku kaut kādu atgriezenisko saiti, tev no sākuma vajag ļaut viņiem tevi kritizēt. Un tā kā arī demonstrēt, kā tu pieņem viņu un kā tu iespējams uzlabojies kaut kādās lietās. Tā kā, hei, pastāst man, teiksim... Sit man pirmā. Jā, apmēram, tā kā, hei, tā kā... Pastāst man, teiksim, kā šīs aplodes būtu varējis būt efektīvāka, jā? Kas bija veiksmīgi, kas nebija. Jā, tas ir tik cilvēcīgi. Mēs esam... Es tev kaut ko pasaku, kaut ko labu un arī sliktu. Tu man arī to var izdarīt. Tas uzreiz tā komunikācija iet uz abām pusēm, nevis tikai uz vienu. Jā, bet tas ir grūti. Man tas pašam ir grūti. Man ir grūti kritizēt cilvēku, grūti uzņemt kritiku. Es tā kā vienmēr šausmīgi sāpināts jūtos pēc viņas. Tā kā, nezinu, cilvēciski tāda. Tāpēc tu esi uzsācis pašu savu uzņēmumu ar tavu brāli. Vai tavs brālis tev var vispār kritizēt? Kā tu jūties, kad tavs brālis kritizē? Tas ir kaut kas, ko mēs esam veiksmīgi kultivējuši, kas īstenībā mums bija ļoti svarīgi, jo, kad mēs domājam scenāriju, mums ir tā saucamā koncepta fāze, kurā mēs strīdamies dažreiz 2 nedēļas no vietas par to, kas tad īsti notiks šajā scenārijā. Un tajā ir vērtīgi diezgan agresīvi, tā kā, uzdot jautājumus un kritizēt, tā kā, hei, bet šī tēla motivācija vispār nav loģiska, kāpēc viņš tik sarežģīti kaut ko dara, jā? Tas ir nevajadzīgi. Un to mēs esam labi tā kā izdarījuši, kas ir veicinājis to, ka mēs neesam pieķērušies idejām. Tā kā, jebkurā mirklī mēs varam pateikt, varbūt šī ideja ir pilnīgi stulba, pofīgi, es viņai vakar varbūt tās veltītu 3 stundas sacerot kaut kādas lietas, es tev piekrītu, tā ir slikta ideja, es viņu metu visu nost mīskastē. Par retam mēs tā kā tad uzkāpjamies uz varžacīm, bet es teiktu patiesībā reti tas notiekās. Un cik tev ir cilvēki tavā jaunā uzņēmumā tajā Color Grey? Jā. Mēs sākāmies. Pirmo spēli mēs principā uztaisījām 2, un tad mums bija pāris tā kā kontraktori, šis Ukrainas Kails, kurš sacerēja mūziku. Jā! Tad Viesturs, kurš uztaisīja skaņa efektus, Vils un Emma, kas tā kā rediģēja tekstus un bija tās literary advisors. Mēs pēc vēl kaut ko esmu aizmirsis, bet tas kodols bija 2 cilvēki, principā. Bet tie cilvēki, kurus tikko nosauc, vai tie ir tavi draugi? Vai tu viņus kaut kur LinkedInā atradi? Dažus no viņiem Kails atrada mani un ar savu neatlaidību pārliecināja kļūt par mūsu komponistu. Jā, tas ir tāds mini stāsts apakšā. Viņš arī ir spēlētājs, gamers. Jā, viņš jau tā kā pirms tam bija visu kaut kādu mūziku taisījis priekš spēlēm, bet viņš nebija tā baigi izsities. Un viņš man atrakstīja un teica, hei, es tev sacerēšu demonstrācijas versiju mūzikas, jā. Un tad es pateiktu tev, vai patīk vai nē, tas neko nemaksās. Ja tev nepatīk, tad neko, jā. Es teicu, labi, jā, izklausās forši, jā, aiziet. Viņš tā cerēja. Mēs paklausījāmies un dzirdām, mums galīgi nepatīk, jā. Paldies par tavu darbu. Tas nav tas, jā. Šeit, labi, bet tagad tu man izsaki kritiku, jā, un es viņu uzlabošu. Labi, es viņu tā kā pateicu, kas mums nepatīk. Viņš uztaisīja nākamo versiju. Dāmas arī nepatīk. Un es teicu, nē, tad nekas nebūs. Viss pietiek, es negribēju tērēt tavu laiku, tad atceram uz mūziku, ko jums nepatīk, jā, mēs tikai ēdam tavu laiku. Es teicu, nē, ļauj man pamēģināt vēl vienu reizi. Un 3. reizē viņam sanāca, viņš uztaisīja kaut ko tādu, kas mums ļoti patika.
Jā, un tā mūs pārliecināja. Tā trešā bija tā ir orķestra mūzika, vai ne? Orķestra? Jā, orķestra mūzika, ko viņš uzkombinēja. Tas īsti orķestrs, protams, nepiedalās. Viņš ir viens cilvēks, viņš tā kā to viņš ir simulē. Orķestrs. Jā. Viņš viens pats. Jā. Es vairs neatceros, kas tas bija tieši par gabaliņu, ko viņš sacerēja, bet tas bija tāds, kurš mums patika. Vispār man ir tevi jāapsveic, jo nāks ārā spēles otrā versija. Jā. Spēles pēcnācējs. Turpinājums. Nevis The Case of the Golden Idol, but The Rise of the Golden Idol, jā? Jā. Publikai ļoti, ļoti labi patika tā The Case of the Golden Idol, jā. Un tad, kurš tev pamudināja, būs nākamā jāspēlē, vai tu pats izdomāji? Tas galvenā motivācija nāca no mūsu izdevēja sadarbības partnerā Playstock. Londonā, jā. Jā. Kur man šķiet, ka jau, ja spēle iznāca oktobra vidū, tad kaut kad jau februārī viņi sāka mums vest sarunas un teica, ka, man liekas, ka mums ir tagad uzreiz jau, jātaisa nākamā versija, ka tā kā te ir potenciāls, ka vajag kalt dzelzi, kamēr karstā. Un mūsu tas skatījums bija tāds, ka sākumā mēs uztaisīsim 2 pielikumus spēlēji, bet tad kopumā, kāpēc ne? Taisam turpinājumu. Tā kā ir daudz vēl ideju, kur padalīties. Bet tas nebūs tikai uz Mac vai uz Windows, tas arī būs uz Nintendo Switch. Tas būs uz vairākām platformām, būs iespēja to spēlēt, jā? Viņam plānots būt uz visām konsolēm, arī Xbox, arī PlayStation. Super. Jā, un viņu arī ir plānots lokalizēt kaut kādās vairākās valodās, bet es tagad nenosaukšu, kurās. Jā. Vispār pēdējais jautājums. Cik daudz latviešu spēlētāju ir šajā spēlē? Tagad nepateikšu. Es domāju, ka maz. Es varētu tādu statistiku kaut kādu izvilkt. Es domāju, ka varbūt pāris simti ir. Varbūt būs vairāk. Es ceru. Jā. Labi. Uz beigām varbūt tu vari ieteikt kādu grāmatu, ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, kas varbūt paši grib uztaisīt savu uzņēmumu, startupu, un kas kāda fikšanu grāmata, kas cilvēkiem patiktu lasīt, ja viņiem patīk spēles. Es patiesībā varbūt vienkārši ieteiktu Kahnemana Thinking Fast and Slow, kas ir šis tāds bišķiņ tagad jau pop savā ziņā psiholoģijas darbs. Tāpēc ka tā grāmata, kas, man liekas, aicina vairāk apzināties savus tos aizspriedumus vai trikus, kā tu dažreiz pārliecini sev, ka kaut kas nav taisnība. Un, man liekas, uzņēmējdarbībā eksistē vienkārši daudzi lieli riski vai lamats, kurās var iekrist. Pieņemsim, klasiska lamata ir tev ir foršā biznesa ideja, tu aizēji viņu pastāst savai mammai, un tava mamma saka, tavs vienkārši fantastiski ideja dēliņā. Jā, un zelta bērns. Jā, un tā kā, aiziet. Jā. Un tas ir kaut kas, ko tu negribi darīt. Jā, patiesībā tur pat ieteikšu vienu labu iedzīgu grāmatu, viņa arī saucās Mom Test, jeb mammas tests, kas runā par to, kā tu gribi notestēt savu ideju ātri un uz cilvēkiem, kas tev nesamelos. Jo tava mamma tev samelos, tāpēc, ka viņa tev mīl. Jā. Tava mamma melo tev? Neapzinātā formā, jā. Viņa man stāsta, cik esmu gudrs un skaists. Bet... Tas jau labi, paskaties. Es tagad publicēju to spēli un startups. Tā kā vienā veidā tas jau ir labi.
Ka mammiņa tev saka labas lietas. Nē, tas varbūt labi, lai būvētu to pārliecību par sevi. Nu, droši vien tu negribi vecāku, kurš saka, tev nekas nesanāc, jā. bet tu negribi atlasīt biznesa idejas no šādas informācijas. Nu, tā galvenā tēze, tu negribi komplimentus, tu gribi īstus datus kaut kādus. Tad, jā, izņemot tas MAM testi, tas, ko es primāri ieteiktu, un kaut kāda fikcijas grāmata cilvēkiem, kam patīk spēles? Vai Jā, kad cilvēkam, kas ir varbūt tajā burbulī ienākuši, kad viņi tā kā nevar izrauties ārā, bet kad tas aizstāvētājs varētu būt kaut kāda grāmata, kas tieši arī uzmundrina tavu domāšanu tādā veidā, kā datorspēle to darītu. Tas ir tāds sarežģītāks jautājums, jo man liekas, ka dažreiz cilvēks nav tik daudz lasījis, viņam ir vērts sākt ar kaut ko vieglāku, lai tā kā ievilinātos iekšā. Teiksim, ja tie jaunāki cilvēki, es teiktu, izlasiet Harry Potter sēriju. Ja? Klasika. Jā, jo tu arī ieej tajā pasaulē, tu ir kaut kāda arī noteikuma. Stop. Alternatīva, kas man nāk prātā, ir Orsona Skots kāds, man liekas, bija autors Enders spēle, tāda grāmata Enders Game, jā. Kas ir zināms kā fantastika, kurā tā vide mazliet pat dižam atgādina video spēli. Tur ir tādas arī kaut kādas idejas, bet viņa ir citādāk, viņā ir visādas tādas cilvēciskas idejas. Tev bija tie 4 gadi tajā Next Level uzņēmumā, kad vispār negāja labi ar tām spēlēm, ja? Un tad tu aizgāji uz citu ceļu. Tad tu atpakaļ atgriezies, lai iesāktu The Case of the Golden Arrow. Kas tevi pamudināja to pagriezienu, virzienu griezt apkārt? Jāatzīst, ka es 4 gadus strādāju šajā skolas atgriezeniskās saites vākšanas uzņēmumā. Un uz beigām, kaut kā es arī tur biju tāds mazliet izsmēlies un vīlies. Man liekas, daļai tāpēc, ka tu biji daudz tādu vairāk tehnisku vai inženierisku izaicinājumu un pietrūka, iespējas redzēt, ka kaut kas kustās uz priekšu. Un tad aizejot no turienes, es domāju, es īstenībā nezinu, ko es vispār tagad darīšu tālāk dzīvē. Man tā totāli nav skaidrs. Cik tev bija gadi, kad tā juties? Tas notika pirms 2 gadiem. Man bija 38, man šķiet, jā. Wow! Man liekas, tas ir tik... Vispār tas mani atslābina, jo kā jaunāks cilvēks, tu vienmēr skaties uz cilvēkiem, kā tu domā, vienmēr tu zināji, ko tu gribi darīt. Tev ir tāds spiediens, ka tu esi jaunāks. Man ir jāzina, ko es gribu darīt, bet tā nav. Tad dzīve iet uz priekšu, citas pienākumi nāk, citi veidi, kā skatīties uz pasauli, nāk arī tavā dzīvē, un tev tāpat ir jāizlemj arī 38 gados, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi. Arī, ja tu dzīvo savu dzīvi jau, bet kaut kāds tas virziens nav, tas pareizais. Jā, man liekas, ka tā kā ir jābūt super adaptīvam, un tas ir kaut kas, kam es vienkārši fundamentāli ļoti ticu, ka tā kā cilvēki mēdz paņem, viņi, tu pabeidz augstskolu, tad viņi nodefinē, šitais ir tas, kas es esmu, un tāds es būšu tagad visu savu dzīvi. Un tad, teiksim, man kaut kas neizdevās, es esmu tagad atlikušo savu dzīvi, kaut ko izgāzies. Tā kā nē, tu visu laiku vari kaut ko jaunu iemācīties, pārdefinēt sevi. Man ir tuvs draugs, kurš izmācījās par ķīmiķi, strādāja ķīmijā, un pēc tam nosprieda, ka nē, tas viņu neinteresē, un aizgāja strādāt uz operas dziedāšanu. Teiksim. Tā kā fundamentāli cits virziens, un tas bija veiksmīgi. Un šeit arī man sākotnēji tāda sajūta bija, ka droši vien jau iešu strādāt kaut kādā startupā tagad par produktu menedžeri, kaut kādā citā vienkārši jāsaprot, kurā. Bet kamēr atradīšu šo darba vietu un sēžu uz bezdarbnieku pabalsta, mans dēls man teica, hei, pataisim kaut kādu spēles prototīpu. Tagad tev ir laiks, jā.
Bet jā, ok, kāpēc ne? Un tad kaut kādus 3 mēnešus vēlāk es taisīju kaut kādu haltūras, lai iztiktu, un taisījām šo prototipu. Un man vairākas darba intervijas tā kā, virzījās uz to, ka tagad tuliņi varētu arī dabūt to darbu. Un es secināju, baigi negribās. Ja? Tā kā, ka es šobrīd esmu tik laimīgs tā kā strādājot pie šīs mazās spēles prototipa un uzturot sevi ar kaut kādiem minimālajiem līdzekļiem, ka tas ir kaut kā tik piepildoši, ka baigi tāda sūruma sajūta. Un tad es pēkšņi pēc vienas kaut kādas tādas neveiksmīgākas intervijas, ka man bija sajūta tā kā, nezinu, bišķiņ bullshits kaut kāds tā industrija. Es nospriedu, taisīt spēles ir forši, jāpamēģina tā kā vēl vienreiz vienkārši noziedošu tagad gadu sava laika un tik daudz apmēram līdzekļu, kas man kādos uzkrājumos bija, mēģināt kaut kā iekļūt atkal tajā spēļu industrijā. Sanāks. Nesanāks, es tā kā būšu mēģinājis. Jo daudz, man liekas, bailīgāk būtu nepamēģināt, pēc tam tā kā nožēlot, ka tu nepamēģināji. Tu tā kā nezināji, vai būtu kaut kas izdevies vai nebūtu. Jā, jo tev patika, un tev patika to darīt, tu jūties gandarīts par to, un tu arī uzliki to laiku, gadu, jā? Jā, un bija kaut kāds termiņš, jā. Un es uzskatu, ka mums, paveicās varbūt tās tajā, ka mēs uzminējām kaut kādu vajadzību pēc šādas detektīvu spēles. Ka viņi bija nepiepildīta vajadzība. Tas, ka mēs to uzminējām, tas, es domāju, tā bija tāda tā kā veiksme. Bet tas, kur bija tā profesionalitāte, ir tas, ka tu vari realizēt šo uzminēto ideju. Pat ja tu izdomā kaut ko tiešām, ko cilvēki grib, tev jāspēj to uztaisīt. Un jā, tādā ziņā tāda bišķiņ veiksmes un pieredzes kombinācija ļauj mums uztaisīt. Tu arī sāki uz mazas platformas, tādu vieglu lietojumu platformu, ja, kur tev nevajag tur baigās lielās grāmatas, tur mācīties, kā pielietot, kā pielikt savu ideju realitātē. Tā bija, tev jāizvēlās tādas vieglas platformas, kur tu vari pielietot to, vai ne? Tas bija uz kaut kādu, kā sauc to platformu, kur jūs viņu kodējāt, programmējāt? Jā, tas tādās Godot. Godot. Jā, tas īstenībā ir būtiski, man liekas, tāds uzrunājot auditoriju, es viņu uzprogrammēju, bet es neesmu programmētājs, nekad bijis pēc profesijas. Es esmu mazliet programmējis kā hobiju līmenī, bet patiesībā vairumu lietas mācījos no nulles, kā to izdarīt. Un jā, tas ir totāli izdarāms. Kur tu mācījies? Internetā skatījos apmācības. Pārsvarā īstenībā mēģinot kaut ko uztaisīt, ko vajag pašam, un tad, kad nesanāk, tad tu lādies un meklē tik ilgi, līdz tev kaut kas sanāk. Forši. Superīgi. Lādies? Ko tas vispār nozīmē? Lādēties, tā kā dusmoties. Man ir tecīs viens lādēšanās forma. Tu tagad mēģini kaut ko uztaisīt, un tas nestrādā tā, kā tu gribētu, un tad tu lasi tam dokumentāciju. Un dažreiz tā dokumentācija internetā viņa ir ļoti neskaidra, vai viņi izlaiž būtiskas detaļas, un tajā momentā es kliedzu tā kā, ir tāds termins neckbeard, ar ko dažreiz lamātā, tā kā programmētājs vai kaut kādas tādas ļoti tehniskas cilvēki. Es tā kā, kuri neckbeardi tā kā rakstījuši šo dokumentāciju. Tā kā neviens normāls cilvēks viņu nevar izlasīt. Tā kā, kāpēc atkal viņi ir lasījis cilvēku, kurš nav dzīvē saticis nevienu cilvēku. Tie neckbeardi. Jā, tāpēc, ka rakstīt dokumentāciju patiesībā neviens negrib, tas ir grūti, jo tev jāraksta. Tev atkal ir jāsaprot, cik daudz normāls cilvēks nesaprot. Un Godot patiesībā šajā ziņā ir labs, viņam ir daudz tā kā labu apmācības materiālu un šo gidu. Jā, tad tu vienkārši izlamājies un tad tev paliek labāk. Jā, es aizēju pie citiem, teiksim, pie saviem draugiem, fiziķiem, un saku, kāpēc visi ir stulbi? Un viņi saka, tā ir.
Un tad es saprotu, ka visiem ir grūti. Un atgriežos turpināt nākamajā dienā. Tu ir vajadzīga kaut kādā mazliet neatlaidība, un tad gatavība kaut kādā mirklī, tā kā mēs lietas miskastē. Es nezinu, tu eksperimentē, tu meklē. Te parādās, man liekas, tas ko spēļu taisīšana atšķirās no spēlēšanas. Spēļu taisīšana nav tik strukturēta. Tu kaut ko haotiski mēģini, un tad, sities sienā līdz tev vai nu sanāk, vai arī saplīst deguns. Kā tu sajūti stresu un kā tu mēģini to izbalansēt un neļaut tam tā kā ieiet tavā dzīvē, visā tavā dzīvē? Man liekas, ka es slikti balansēju stresu. Es esmu nervos cilvēks, jā. Bet tas visvairāk, man liekas, izpauž tajā, ka grūti ir iemigt. Ir tāda, man ļoti patīk internetā bildīte, ka tu kā cilvēks esi tāda tā kā stīkla, tāds tā kā trauks, jā, un tev apakšā tu esi stresa šķidrums pa dienu, ka tu esi stateniski. Un kad tu apgulies, viņš jau satek galvā visu, jā. Un tā ir dažreiz, kad tu naktī gribi aizmigt, un tagad domā, tagad padomāsim par to, kā tu vari izgāzties dzīvē šajos 5 dažādajos veidos. Bet veids, kā to menedžēt, ir pirmkārt, tu vari izplānot dažādus sliktākos scenārijus. Tu vari padomāt, kas notiks, ja šis izgāzīsies, kas notiks, ja tā kā šis... tu vari uzrakstīt plānus. Tas skaitās tāds labs, man liekas, psiholoģijā veids, kā menedžēt stresu. Tālāk, tu dali darbus mazākos darbiņos, tev stresu izraisa kaut kāds liels, nesaprotams darba kunkulis, jā. Bet tu viņu sadali pa detaļām, un tad jau tas viss kļūst menedžējamāks. Un tu uzliec sev kaut kādus arī tā kā atskaites punktus, kuros, teiksim, tu tagad paskaties, vai es esmu ticis tik tā, cik es gribētu, kāda ir tā situācija, vai man vajag tagad mainīt plāns, vai man nevajag. Tu runā ar cilvēkiem, es runāju, teiksim, kad es kļūstu stresains par darbu, es runāju ar Ernestu par to, un tad viņš vai mani nereti nomierināt. Un citādi, ir tā kā visas tradicionālās stresa menedžēšanas metodas, kas ir sportot, ēst, gan daudz gulēt. Patiesībā tas viss ļoti palīdz, man nekam no tā nav laika, jo man ir mazbērns. Jā, izjauc tavu mieru. Nē. Mazbērns izjauc mieru, kā ir realitāte, jā. Bet arī dod tik daudz labumu, protams. Labi, paldies tev šodien par mūsu sarunu. Tu esi ļoti interesants cilvēks. Ļoti interesants. Ļoti daudzpusīgs. Paldies, jā. Un paldies par foršiem jautājumiem. Man ir prieks, ka tu biji visu kaut ko izpētījis un iedziļinājusies un tādi krāpīgi jautājumi. Paldies. Es mēģinu arī. Labi, paldies.